Uzsākot jaunu mācību pusgadu, novēlu sparu un ticību. Un kāpēc ticību? Jo ticība virza mācību procesu un jebkuru lietu, ko tu vēlies uzsākt un turpināt. Tāpēc arī es atkārtot paņēmu rokās šo grāmatu, jo arī man dzīvē notiek attīstības procesi daudzi, kas man arī jāpaveic, un arī skolēniem ir daudz izaicinājumu, tāpēc vērienīgās domāšanas spēks palīdz. Un arī radot mūzikā uzdevumi ir vērsti un fokusēti tieši kā mēs domājam, jo mēs pat nespējam noticēt, cik daudz mēs bloķējam sevi paši. Tāpēc iemācīties ticību sev ir svarīgs uzdevums. Tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas ir jāiemācās, lai šī ticība varētu virzīt tevi uz panākumiem, un ne tikai uz panākumiem, arī sasniegumiem, ko tu vēlies. Jo, ja mums nav šī ticība, mēs atrodam ieganstus. Šajā grāmatā ir izcili paskaidrots, kādus ieganstus mēs tik nespējam izdomāt, bet pamatā ir 4. Vai nu mēs esam par jaunu vai par vecu, neesam pietiekami gudri, veselība. Jā, mums jau nav atkal veselība, tas būs attaisnojums un neveiksies. Un izrādās šie 4, viens no viņiem kāds dominē galvā. Tāpēc mēs arī nespējam radīt un kaut ko jaunu veidot. Un interesants fakts, zināšanas ir spēks. Bet, ja mēs viņus nepielietojam radoši, viņām nav nekādas jēgas. Mēs varam krāt šos faktus, bet mēs viņus nespējam pielietot, un mēs nespējam arī sākt kaut ko jaunu. Tāpēc ir tik svarīgi noticēt sev. Es novēlu tev ticību arī mācību procesā, iedvesmot viens otru, noticēt viens otram, gan skolēnam, gan skolotājiem, gan vecākam, kopēju miedarbību veidot un ieskandinam jauno gadu. Ciedot dzīvu, ciedot augu, ciedot augu, ciedot mūžu.